Šādu salīdzinājumu mēs gribējām sarīkot jau sen. Vēsturiski pirmais 100% elektriskais Toyota modelis BZ4X pret tā tehnisko dvīni Subaru Solterra. Šķiet, kas tur ko salīdzināt? Solterra taču ir vienkārši pārzīmolots BZ4X un pat ražots Toyota rūpnīcā. Jā, arī mēs tā sākumā uzskatījām, jo arī tehniskie parametri vienādas komplektācijas automašīnām ir identiski. Kad abi elektromobīļi nolikti blakus, parādās vizuālas atkāpes. Ieskatieties, pat lukturi ir dažādi. Nemaz nerunājot par to, ka konkrētajam Subaru Solterra ir pretmiglas lukturi, bet Toyotai tādu nav. Pavisam citāds ir arī dienas gaita lukturu zīmējums. Vienas svītras vietā ir divas. Salīdzinot komplektācijas, protams, ir jāuzmanās, jo nevienmēr vairāk ir labāk. Ļoti labs piemērs ir riteņu disku izmērs. Jo 2 no 3 Subaru Solterra komplektācijām tur ir 20 colu rati ar atbilstoša izmēru un profilu riepā. Savukārt BZ4X pat otrajā labākajā komplektācijā Executive ir 18 colu diski ar 60. profila riepām. Mūsu apstākļos šis variants kādam varētu patikt labāk. Riepa platums gan abos variantos ir vienāds – 235 mm. Ja noliekam malā to, ka Toyota var dabūt arī ar vienu elektromotoru, kamēr Subaru vienmēr standartā būs 2, ir vēl viena atšķirība, un tā ir par labu Toyotai. BZ4X standartā ir 11 kW maņstrāvas lādētājs, kamēr Subaru no Wallboxa pagaidām ņem tikai 7,4 kW, un tas pagarina uzlādes laiku. Elektromobīļu salons bez šaubām ir Toyota darbs, sākot ar šo interesanto stūres mērsgu, kur stūri iznāk tā ļoti atvirzīti no paneļa, vai gluži otrādi mērs, kā panelis ir aizvirzīts tālu pie priekšējā stikla. Arī multimēdija sistēma nāk no Toyotas, arī šis interesantais virzienu kloķis, kādu mēs citās Toyota automašīnās un arī Subaru neieraudzīsim. Amizanti, ka šiem elektromobīļiem nav cimdu kastītes. Un šajā komplektācijā ļoti labi var redzēt, cik izdevušies ir elektromobīļu sēdekļi. Tīri pēc formas, jo šai konkrētajai Toyota komplektācijā ir tā saucamie pusādas sēdekļi, tāda ir tikai augšdaļā un sānos, apakšā ir sintētisks audums, kurš ļoti labi saskan ar to pašu audumu, ar ko ir apšūts panelis. Varētu domāt, kā šeit trūks, taču te ir pilna stūra pogām, visādas funkcijas, stūra sildās, sēdekļi sildās, viss ir. Arī mums ir vietāruņu uzlāde zem vāciņa, bet izrādās, ka tomēr šajā automašīnā var būt kas vairāk. Un, lai uzzinātu, kas, mums ir jāapskata Subaru. Šobrīd mēs atrodamies Subaru Solterra un šķiet, tās pats salons. Tikai logotips uz stūres ir cits. Stūra taču arī tāda pati. Tomēr ir daži sīkumi. Piemēram, te ir tāds mazs ekrāniņš. Tas nozīmē, ka Solterra ir vadītāja uzraudzības sistēma. Tā un citi asistenti ir standartā visiem elektriskiem Subaru. Kamēr oriģinālam pilns drošības palīgklāsts ir tikai visdārgākajam BZ4X Premium. Te mums ir arī lāpstas zem stūras, kas tajā automašīnai nav. Droši vien tas ir tāpēc, ka mums ir pilnpiedziņas auto ar attiecīgiem X-modu un citiem režīmiem. Var just, ka Subaru delikāti cenšas atrunāt pircējus no bāzes modeļa Limited, kurā nav stūres apsildes, bezvadu lādētāju un vēl daudz kā. Arī sēdekļu apsildes aizmugurē. Savukārt Solterra Touring un Touring Plus komplektācijas atšķiras ar vienu vienīgu elementu. Proti Touring Plus ir panorāmas jumts. Bet kā tad tie brauc? Neatkarīgi no velkošo asu skaita, jauda ir līdzīga – 204 vai 218 zirgspēki. Jautājums, kā šī jauda sadalīta? Interesanti, ka Subaru ar saviem 20 colu ratiem nemaz nav daudz cietāks par Toyota, kam ir 18. Acīm redzot, to nosaka tas elektromobīļu izsvarojums un balstiekārta kā tāda. Un tad vēl tas ātrums. Solterra nav ne 400 un pat ne 300 zirgspēki, bet vienalga. Ieliekam power modē, iet taču. Ar asfaltu un pilsētu viss ir skaidrs, bet Subaru taču ir Subaru, tāpēc kā ar Subaru var izbraukt, jebkur tur, kur citi nevar. Tad iebrauksim ar Solterru tādā vietā, kur ar parastām automašīnām visticamāk nerādās. Varbūt, ka pat radīsies iespēja izmēģināt to X-modu režīmu. Apturēta slīpumā Solterra sākumā īsti negrib rāpties kalnā, bet pietiek ieslēgt otro X-modu režīmu un voilà!
Jā, Toyotā uzreiz var just, ka te ir pirmkārt viens motors divu vietā, otrkārt rasnākas riepas. Motoru just tāpēc, ka slapjā laikā priekš dažreiz izspolē, nekas traks, bet ir. Un savukārt pagriezienos var just, ka mašīna tā kā noslīd uz labā vai kreisā pleca. Crossover būtību un klīrensu priekšpiedziņas modelis gan nav zaudējis. Mežā iebraukt var un sniedzamība arī ir lielāka. Neiedziļinoties sīkumos, atšķirības sniedzamībā starp priekšējo un pilnu piedziņu ir apmēram 100 km. Ja gribas Subaru Solterra ar 18 colu riepām, tad jāņem Limited vai vēl viens riepu komplekts. Solterram BZ4X nebūtu nav Toyotas vienīgais un pirmais sadarbības projekts, pie tam tas notiek ne tikai ar Subaru, bet arī ar citām markām. Atcerēsimies to Suzuki, kas patiesībā ir Toyota RAV4. Pēc idejas oriģinālam, tātad Toyotas automašīnai vajadzētu būt vislētākai, bet tā nav, jo, piemēram, Subaru Solterra, kas atgādināšu ir pieejama tikai un vienīgi ar pilnpiedziņu, sākas ar 52 900 eiro, kamēr Toyota sākas ar 56 500, un tas ir priekšpiedziņas automobīls. Ja mēs salīdzinām pilnpiedziņas modeļus, tad cenu atšķirības starp Subaru un Toyotu ir gandrīz 10 000 eiro par labu Subaru. Kā viņi to ir pieļāvuši, nejautājiet man, bet tas ir fakts.